Šodien es esmu iecerējis kopā ar jums vēlreiz apskatīt to, ko mēs dzirdējām pirmajā lasījumā. Tas bija no Apostoļu darba grāmatas 6. un 7. nodaļas. Lielākoties tur bija stāsts par Stefanu. Viņš bija pirmais martīrs, jeb asins liecinieks, kurš savas ticības un kalpošanas dēļ tika nomētāts akmeņiem. Un par godu arī viņam Svētā Stefana diena tiek katru gadu atzīmēta 26. decembrī, kas ir 2. Ziemassvētki. Un tur arī ir savs iemesls, jo savā nāvē Stefans parāda to dziļo saikni ar to, kāpēc Kristus vispār nāca šai pasaulē. Kristus dzimšana ir cieši saistīta arī ar to, ka šai pasaulē ir bijuši arī kādi liecinieki, kādi cilvēki, no kuriem Stefans tātad ir bijis pirmais, bet ne pēdējais. Ir bijuši cilvēki, kuri pat dodoties nāvē, ir bijuši gatavi paturēt Kristus liecību uz savām lūpām. Pie šī mēs tūlīt vēl beigās atgriezīsimies, bet mēģināsim vispirms atcerēties, ar ko šis stāsts, ar ko šis lasījums pirmais vispār iesākās. Apostoļu darba grāmatas 6. nodaļa tā bija, un tur šī nodaļa iesākās ar vārdiem, ka tajās dienās, pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraitnes pie ikdienas aprūpes paliekot neievērotas. Un šī ir tā ļoti interesanta detaļa, kas mums parāda, kā tad bija tajā laikā, kad kristīgās draudzes tikko bija sākušas rosīties. Kristus mācekļi, mēs lasām, paliek arvien vairāk un vairāk, evaņģēlija vēsts sāk strauji izplatīties. Un kā mēs redzam, ka tam visam līdzi neizbēgami sāk rasties dažādas iekšējas un ārējas problēmas. Kā jau pie cilvēkiem tas mēdz notikt. Jo vairāk cilvēki draudzē, jo vairāk arī problēmas. Bija gan šīs ārējās pretestības tajā laikā, piemēram, no jūdiem, kas nebija gatavi pieņemt Kristu kā mesiju, kā gaidīto glābēju. Viņi tur savu pretestību izrādīja, bet pamazām arī draudzēs iekšēji radās kādas problēmas, kur ne visi Kristus mācekļi spēja dzīvot tādā pilnīgā saskaņā. Un tādēļ te bija teikts, ka grieķiski runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraitnes pie ikdienas aprūpes paliekot neievērotas. Un tā mēs pat varētu diskutēt, ja gribētu, kas tad īsti ir tā galvenā problēma. Vai tā galvenā problēma šeit ir tas, ka tās atraitnes tiek atstātas novārtā, par viņām netiek izrādītas rūpes. Jo varbūt tā arī bija, kā šeit teikts, bet varbūt tā nemaz nebija. Vai arī tā galvenā problēma šeit tomēr bija tā, ka vieni sāk pārmest otriem. Pati kurnēšana varbūt ir tā problēma, kur notiek šie pārmetumi, ka tie otri nedarot visu tā, kā vajadzētu darīt. Jā, kas īsti bija šī problēma, par to mēs katrs pats varam spriest. Bet šeit tā galvenā ideja ir tāda, ka par kristiešiem bija kļuvuši dažāda veida jūdi. Bija tātad vieni tie, kas bija tie tradicionālie jūdi, kas bija dzīvojuši visu laiku turpat Jeruzalemes tuvumā. Tie ir tie saucamie ebreji, kas šeit bija minēti. Un tad bija šī otra grupa, citi jūdi, kas līdz šim bija dzīvojuši kaut kādos attālākos reģionos, kur tā grieķu kultūra bija ņēmusi virsroku. Un tādēļ viņi šeit tiek saukti par grieķiski runājošiem jūdiem. Iespējams, Vasarsvētku dienā šie jūdi bija nākuši un kļuvuši par kristiešiem. Un jebkurā gadījumā tātad šīs abas frontes bija pieņēmušas ticību, ka Jēzus ir glābējs. Šeit viņi tiek saukti par jūdiem, bet viņi bija tā kā, kļuvuši jau par kristiešiem. Viņi visi ticēja evaņģēlija vēstī, bet tāpat viņu starpā sāk parādīties šīs nesaskaņas, kā tad īsti būtu jāsāk funkcionēt tai baznīcai. Tas viss ir kaut kas jauns priekš viņiem.
Kā tad īsti kristīgai baznīcai būtu jādarbojas? Kas ir tas svarīgākais, ko baznīcai vajadzētu vai nevajadzētu darīt? Un tātad bija šie saucamie ebreji, kas par svarīgāku uzskatīja kalpošanu ar Dieva vārdu. Tātad Dieva vārdu pasludināšana cilvēkiem, evaņģelizācija, kuri galvenais gribēja, ka tiešām evaņģēlijs tiek pasludināts pareizi, ka tā mācība ir konkrēta un pareiza. Savukārt bija tie otri, grieķiski runājošie jūdi, kas uzskatīja, ka vēl svarīgāk būtu iet un praktiski rūpēties par cilvēku vajadzībām, par tiem, kas ir dažādās grūtībās vai trūkumā. Piemēram, šeit bija minētas atraitnes. Šie otri redzēja, ka tas ir tā praktiskā kalpošana, viņuprāt, ir svarīgākais, ko baznīcā vajadzētu darīt. Un kas tad tajā visā notika? Bija rakstīts, ka tika sapulcēta kopā draudze, tika pieaicināts mācekļu pulks, tas nozīmē, visi tiek savākti kopā. Un tad tie 12, kas jāsaprot, kā tie 12 apustuļi, kur Jūda Iskariots vairs nav starp viņiem, bet ir ievēlēts cits viņu vietā, cits apustulis. Šie 12, kuriem tajā brīdī vienīgajiem bija vēl uzticētas tās īpašās Kristus dotās kalpošanas pilnvaras, viņi kā tādi galveni atnāk un viņi saka, nebūs labi, ja mēs atstāsim novārtā kalpošanu ar Dieva vārdu. Un ka mēs iesim tā vietā tagad kalpot pie galda, jeb, jāsaprot tā praktiskā kalpošana. Šie apustuļi saka, mēs vien paši nevaram izdarīt visas lietas. Ja mēs darīsim to otro, tad pirmais cietīs, bet tas nedrīkst notikt. Un tādēļ apustuļi saka, brāļi, izraugieties no sava vidus 7 vīrus, par kuriem zināms, ka tie ir gara un gudrības pilni, un iecelsim tos šo pienākumu veikšanai. Bet mēs pastāvīgi paliksim lūgšanās un kalpošanā ar vārdu. Un tad interesanti, ka rakstīts, ka šie vārdi iepriecināja visu ļaužu pulku. Šie apustuļi pateica kaut ko tādu, kas visus padarīja laimīgus. Nebieži tā gadās, bet šeit tā bija. Tātad, ko šie vārdi pasaka, te mēs redzam, ka baznīcā jau pašā iesākumā parādoties jaunām vajadzībām, ka tiek ieraudzītas kaut kādas jaunas vajadzības, to izpilde netiek uzgrūsta tiem, kas jau kaut ko dara, kas jau ir kaut kādā amatā. Bet, ja ir kaut kas jauns jādara, tad tiek dots uzdevums no draudzes vidus izraudzīties citus cilvēkus, kam šos jaunos uzdevumus varētu uzticēt, kas būtu spējīgi šo uzdevumu paveikt. Un interesanti, ka šeit kā tā mēraukla šiem cilvēkiem netiek uzlikta tā lieta, kas būtu ar prātu loģiskākā. Jo, piemēram, ja šeit ir stāsts par atraitņu aprūpi, kas būtu tā loģiskākā lieta šiem cilvēkiem, kas to dara. Droši vien tā būtu tāda finansiāli labs stāvoklis, finansiāli nodrošināti cilvēki droši vien. Tie būtu, kas tā ar prātu būtu loģiski šī amata veikšanai, lai viņiem būtu pašiem līdzekļi, ar ko tad palīdzēt trūkumcietējiem. Bet tā vietā mēs lasām, ka šeit tiek dot prasība, ka šiem vīriem, kas tiks izraudzīti, viņiem ir jābūt gara un gudrības pilniem. Tātad svētā gara pilniem un gudrības pilniem. Te vispār nav stāsts par materiālo stāvokli vai kaut kādām citām tādām ārējām pasaulīgām pazīmēm, pēc kurām mēs varētu teikt, ka jā, šis cilvēks ir atbilstošs amata veikšanai. Bet tā vietā apustuļi liek meklēt tādus cilvēkus, pie kuriem var redzēt, ka viņi visā, ko viņi dara, viņi ļauj Dievam ietekmēt viņu rīcību. Viņi ļauj Dievam ietekmēt viņu domas, viņu vārdus, visu, ko viņi dara. Svētā gara pilns cilvēks ir tāds, kurš neapstājas pie savas ierobežotības. Viņš nesaka, ka man nav kaut kā, lai es varētu izdarīt kaut ko. Bet viņš paļaujas, ka Dievs visu arī caur mani spēja izdarīt. Svētā gara pilns cilvēks ir tāds, kurš nebaidīsies arī atzīt savu vājību.
bet vienmēr cerēs uz Dievu, kura spēks arī mūsu nespēj, kā varens parādās. Svētā gara pilns cilvēks nav tikai tāds, kurš ir saņēmis svēto garu, bet kura dzīvē visas lietas izriet no svētā gara tuvuma. Un gan jau piekritīsiet, ka tas, kas mūs piepilda, tas nāk arī no mums ārā. Bībelē teikts, no sirds pārpilnības mute runā, vai ne? Un mēs varam mazliet šeit arī ieraudzīt šo principu, jo, piemēram, cilvēks ir pilns ar stresu. Droši vien no tā cilvēka ārā arī nāk stress. Ja cilvēks ir pilns ar rūgtumu un ar neapmierinātību, tad arī tas rūgtums un neapmierinātība nāk ārā no tā cilvēka. Ja cilvēks pats ir pilns ar pārmetumiem, tad no tā cilvēka arī ir sagaidām ārā vienīgi pārmetumi, ko viņš citiem cilvēkiem izteiks. Bet ja cilvēks ir pilns ar svēto garu, kā jums šķiet, kas no viņa nāks ārā? Tur mēs noteikti redzēsim mieru. Tur mēs redzēsim tādu gudrību, kas nenāk tikai no zināšanām vai pieredzes, bet tiešām kaut kāda dievišķa gudrība. Tur būs mīlestība, tur būs lēnprātība, saticība, prieks un arī citi svētā gara augļi, kas liecinās par to, ka cilvēks ne tikai dzīvo kopā ar Dievu, bet Dievs pats ir tas, kurš nosaka, kā šis cilvēks dzīvo. Un lasot apstuļu darbus, mēs redzam, ka draudzēji tur pat bija no kā izvēlēties šos 7 vīrus. Tur bija pat atlase varbūt jāveic, kuri tad būs tie 7. Tur nebija tā, ka vienkārši bija jāizpilda tukšās vietas, bet tika izraudzīti 7 tiešām ticības un svētā gara pilni vīri, kas tika nozīmēti veikt šo praktisko kalpošanu. Un mēs uzskatām, ka šie 7 vīri bija kā tādi priekšgājēji, no kuriem vēlāk izveidojās arī diakona amats, kas arī mūsu baznīcā pēdējā laikā pamazām atgūst savu lomu. Tātad diakons tas, kurš praktisko kalpošanu veic pie cilvēkiem. Bet šie 7 vīri tātad bija Stefans un Filips. Par šiem 2 mēs dzirdam arī pēc tam Bībelē, bet bija arī tātad Prohors, Nikanors, Timons, Parmens un Nikolais, par kuriem mēs Bībelē neko vairs nedzirdam, bet es ticu, ka viņi bija lieliski vīri. Un tur bija teikts, ka viņi tika nostādīti apustuļu priekšā. Viņi tika izraudzīti, viņi tika nostādīti apustuļu priekšā, un caur roku uzlikšanu, tas nozīmē apustuļu uzlika viņiem rokas uz galvas, viņi caur to saņēma šīs īpašās amata pilnvaras un svētību savai kalpošanai, īpašajai kalpošanai amatā. Un to arī ir svarīgi šeit ieraudzīt, ka šai apstuļu laikā neviens pats sevi par mācītāju vai diakonu nepasludināja, bet tika ordinēts uz to caur roku uzlikšanu. Un ja mēs tā padomājam arī, kas ir tās īpašākās lietas, ko mēs ticībā piedzīvojam, piemēram, kristības, iesvētības, grēksūdze un vēl citas svētdarbības, ordinācija arī it īpaši. Tur arī caur šo roku uzlikšanu, kas tur notiek, tur vai nu šīs pilnvaras kaut kāda svētība tiek nodota tālāk, vai arī caur roku uzlikšanu tiek lietotas tās pilnvaras, ko, piemēram, garīgajā amatā kalpojošs cilvēks ir saņēmis. Tiek nodots tālāk tas, ko pats Kristus uzticēja vispirms saviem apustuļiem, un tad apustuļi tālāk nodod nākamajiem kalpotājiem, pēc tam atkal nākamajiem, un līdz pat mūsdienām arī mūsu Latvijas evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā šī pēctecība ir saglabājusies caur Zviedrijas baznīcu, kad arī bija kādi bīskapi, kas uzlika rokas mūsu arhibīskapam emeritus Jānim Vanagam, kurš atkal tālāk to pēctecību, šīs pilnvaras ir nodevis citiem mācītājiem un bīskapiem. Un šī roku uzlikšana un pilnvaru tālāk nodošana norāda uz to,
ka mēs joprojām esam tā pati baznīca, kuru Kristus ir nodibinājis, un ar vien turpina arī izraudzīt jaunus kalpotājus, kas joprojām ir svētā gara un gudrības pilni. Diemžēl pirms kāda laika, kad arī vairāku draugu mācītājiem tika uzdots jautājums, vai jūs šobrīd savās draudzēs redzat kādus svētā gara un gudrības pilnus cilvēkus, kurus varētu, piemēram, sūtīt uz kādiem lektoru kursiem vai kā citādi pamazām gatavot, piemēram, kalpošanai garīgajā amatā, tad, diemžēl, lielākā daļa mācītāju varētu teikt, ka mēs šobrīd draudzēs neredzam gandrīz nevienu. Bieži vien ir tā, ka draudzēs nav pat no kā vairs izvēlēties, pat vienu. Bet es ticu, ka Dievs spēja dot šādus cilvēkus. Es ticu, ka arī no mūsu vidus Dievs spēja radīt, un viņš arī rada tādus vīrus un sievas, kas ir svētā gara un gudrības pilni, kuriem var uzticēt kādus īpašus amatus. Un ne visiem ir jākļūst par mācītājiem, vai diakoniem, vai bīskapiem. Tur, piemēram, sievām vispār nav ko gaidīt. Bet mēs ik viens esam aicināti tapt par tādiem, kas esam svētā gara pilni. Un Pāvils to burtiski pasaka vēstulē Efeziešiem. Viņš saka, topiet svētā gara pilni. Viņš to saka ikvienam, kas ir draudzē. Lai tavas domas ir piepildītas ar Kristus domām, lai tavos vārdos ir saklausāmi Dieva vārdi, topi svētā gara pilns. Un tas nav vienreizējs notikums, un kas vienreiz notiek un viss. Vienreizējs notikums ir svētā gara saņemšana, bet tapšana piepildītam ar viņu ir kaut kas tāds, ko mēs piedzīvojam tad, kad dzīvojam svētajā garā. Un ja mēs gribam precīzāk zināt, kā tas ir, mēs varam kaut vai uz to pašu Stefanu palūkoties, par ko mēs dzirdējām pirmajā lasījumā. Mēs dzirdējām, ka tad, kad viņa priekšā tur uzrādās šis cilvēku bars no Libertīnu sinagogas, tur ir vesels tāds, kas tie tādi ir, bet tas bija cilvēku bars, kas principā zaimoja Dievu viņa priekšā. Viņi teica nejaukas lietas par viņu. Tad Stefans, mēs lasām, ka viņš nebaidījās viņiem pateikt, es pateikšu, ko viņš teica, jūs stūrgalvīgie ar pagānu sirdīm un ausīm, jūs vienmēr esat pretojušies svētiem garam. Stefans nebaidījās šos zaimotājus burtiski nosaukt par Jēzus nodevējiem un slepkavām. Jā, šo vārdu dēļ viņu nometāja ar akmeņiem. Bet pat tajā brīdī, kad tas notika, ir rakstīts, ka Stefans joprojām bija svētā gara pilns un varēja viņš saviem pārdarītājiem liecināt par to, ko viņš tajā brīdī redzēja. Mēs dzirdējām, kas bija tie vārdi, ko viņš sacīja tiem pārdarītājiem. Viņš teica, redzi, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Viņš joprojām turpina liecināt par to, ka Kristus ir gaidītais glābējs. Viņš ir tas, kurš ir mūsu glābējs. Viņš ir tas, kurš ir pie Dieva labās rokas. Viņam ir visa vara dot. Un mazliet norāvās mums pirmais lasījums, bet tur tālāk arī ir teikts, ka pat pēdējos elpas vilcienos Stefans spēja parādīt mīlestību tiem, kas viņu nomētē ar akmeņiem. Viņš teica, kungs nesodi viņus par šo grēku. Ar pēdējiem elpas vilcieniem Stefans vērsa savu skatu uz debesīm un teica, kungs nesodi viņus par šo grēku. Jūs spējat iztēloties to, cik lielai ir jābūt tai mīlestībai šai cilvēkā, lai tai brīdī, kad tevi nomētā ar akmeņiem, tu tur mirsti, pēdējie vārdi, ko tu saki, ir, kungs nesodi viņus par šo grēku. Mēs bieži vien mēdzam sevi salīdzināt ar cilvēkiem, citiem, kas pēc būtības nav labi, bet vismaz es pats sevi jūtu, kas gribētu kaut nedaudz vairāk līdzināties tam, kāds bija Stefans. Ka arī manā dzīvē es varētu piedzīvot to, kā svētā gara piepildījums mani izmaina un dara līdzīgāku tam, kāds bija viņš, kāds bija Stefans. Manās domās, vārdos, darbos, ka parādītos vairāk šī mīlestība, šī uzticēšanās Dievam, šī pilnīgā paļāvība uz viņu.
Jo es zinu, ja es kļūtu līdzīgāks Stefanam, tad es kļūtu līdzīgāks arī Kristum. Jo tieši tāds bija Kristus. Un es ceru, arī jūs gribētu kļūt līdzīgāki viņam. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen.